Tā ir uzmanību piesaistošs virsraksts. Ziemeļkorejas vilciens, kas piegādāja balistiskās raķetes, tika iznīcināts Sibīrijā. Tas būtu operatīvs meistargājiens Ukrainai karā, kas jau tā ir pilns ar Ukrainas operatīvajiem meistargājieniem. Šķistu, ka tas atrisinātu vienu no lielākajām problēmām, ar kurām Ukraina pašlaik saskaras. Un šķiet, ka pašlaik tas visticamāk nav taisnība. Tomēr drosmīgas speciālo spēku operācijas bieži vien rodas no šķietami absurdām idejām, kuras sapņotāju komandas pēc tam izdomā, kā pārvērst realitātē. Un tāpēc galvenais jautājums šodien ir, kā Ukraina varētu to īstenot. Atgriezīsimies atpakaļ. Ukraina cīnās ar ienākošo balistisko raķešu apturēšanu. Šeit nav daudz labu aizsardzības iespēju, izņemot Patriot sistēmu, taču pārtvērēju raķešu trūkst visā pasaulē, un Savienotās valstis nevēlas atvērt savas rezerves, jo Irānā turpinās konflikts. Tāpēc labākā alternatīva, kas Ukrainai ir pieejama, ir preventīvi uzbrukt Krievijas balistiskajām raķetēm. Vai nu palaišanas iekārtām, ka tās gatavojas izvērst, vai ražošanas objektiem, ka tās tiek izgatavotas. Pirmais variants ir sarežģīts, jo palaišanas iekārtas ir mobīlas. Otrais variants ir sarežģīts, jo Krievija izvieto savu ražošanu ārpus valsts rietumu daļas. Taču pati lielākā problēma ir šķietamā vienošanās starp Maskavu un Phenjanu. Tagad Ukrainu apšauda ne tikai Krievijas raķetes, to dara arī Ziemeļkorejas raķetskī. Cik grūtas ir iespējas iznīcināt Krievijas balistisko raķešu ražošanu, tik vēl sliktākas ir iespējas iznīcināt Ziemeļkorejas balistisko raķešu ražošanu. Mēs jau iepriekš esam apsprieduši attāluma radītos ierobežojumus. Radošais risinājums ir nosūtīt dažus jūras dronus pie pussalas un ļaut kvadrokopteriem sākt meklēt mērķus. Bet pat ignorējot visas pārējās iespējamās operatīvās problēmas, šī nav operācija Zirnekļa tīkls. Jūs uzbrukat nocietinātām ēkām, nevis fiksēto spārnu lidaparātiem, kas stāv atklātas uz lidlauka perona. Tāpēc piektdien kara novērotāju kopienā valdīja satraukums, kad parādījās baumas, ka Ukraina ir uzbrukusi Ziemeļkorejas vilcienam, kas bija pilns ar balistiskajām raķetēm. Tas šķita elegants risinājums iepriekš minētajai problēmai. Ja iznīcināt ražotni ir ārkārtīgi grūti, tad vienkārši nogaidiet, līdz raķetes tiek sapakotas. Tām ir nepatīkama tendence eksplodēt, tāpēc viss, kas jums jādara, ir jānogāž pirmais domino kauliņš, un tad jāvēro fantastisks salūts. Saskaņā ar baumām, Ukraina ilgi negaidīja, lai rīkotos pēc tam, kad raķetes bija atstājušas Ziemeļkoreju, iznīcinot vilcienu apmēram 6000 km attālumā no frontes līnijas. Jūs varat saprast, kāpēc Ukrainas speciālie spēki vēlētos to izdarīt šādā veidā, neskatoties uz attālumu. Krievijai un Ziemeļkorejai ir tikai neliela kopīga robeža. Ja jūs zināt, ka Ziemeļkoreja piegādās raķetes pa dzelzceļu, tad jūs zināt, ka tām obligāti jāaiziet caur šo vietu. Kad vilciens nogriežas aiz stūra, jūs iespējams zaudējat šo paredzamību, ja Krievija ir gatava to novirzīt no galvenās Transsibīrijas dzelzceļa līnijas. Šeit ir tikai viena problēma. Nav uzticamu pazīmju, ka šī operācija patiešām būtu notikusi. Lai būtu skaidrs, nav arī uzticamu pazīmju, ka šī operācija nebūtu notikusi. Bet parasti pierādīšanas pienākums gulstas uz jaunā notikuma esamību, nevis uz komandu, nekas nekad nenotiek. Sākotnējais avots šķiet ir Telegram ieraksts no ukraiņu militārā blogera, kurš atsaucas uz anonīmiem amatpersonām. Un mūsu drosmīgajā jaunajā mēdīju pasaulē, kur skaļi virsraksti piesaista klikšķus, un atsevišķiem reportieriem nav institucionālu problēmu, ja viņi izsaka nepatiesus vai maldinošus apgalvojumus. Daudzi citi pievienojās šai tendencei, radot iespaidu dažās tiešsaistes kopienās, ka tas ir pierādīts fakts. Bet tad pagāja nedēļas nogale. Nevieni vadošie mēdīji nebija gatavi par to ziņot. Krievijai nebija ko atzīt par to, un Ukraina vēl nebija oficiāli uzņēmusies atbildību par to. Lai būtu skaidrs, man nav neatkarīgas informācijas par to, vai tas patiešām notika. Es domāju, ka pašreizējā mēdīju vidē kopumā ir prātīgi būt piesardzīgam. Ir dīvaini, ka Ukraina nebūtu publiskojusi šo uzbrukumu, ņemot vērā satraukto, bet ierobežoto mēdīju uzmanību, ko tas saņēma. Tādā veidā tas iegūtu patiesu mēdīju uzmanību, ne tikai diskusijas pro-Ukrainas informācijas burbulī, tāda veida mēdīju uzmanību, kas ietekmē sabiedrisko viedokli, un varbūt Ukrainai ir kādas operatīvās drošības bažas, tāpēc valdība saglabā klusumu. Bet tomēr ir dīvaini, ka galveno mēdīju žurnālisti nav atraduši nevienu valdībā, kurš labprāt nopludinātu pagājušās nedēļas lielo uzvaru.
Labi, varbūt šajā gadījumā Ukrainā operatīvā drošība tiešām ir ļoti laba. Daži desmiti balistisko raķešu uz sprākstoša vilciena būtu iespaidīgs skats. Kā neviens no Krievijas vēl nav ievietojis tā attēlus sociālajos tīklos. Varbūt sabotāžas vieta bija attāla, un varbūt Krievijas pusē ir arī stingra operatīvā drošība, jo ir bažas par bojājumu apmēra atklāšanu. Informācija par militāru vilcienu vai detaļas par to, kā Ziemeļkoreja pārvieto ballistiskās raķetes. Tas viss ir iespējams, taču jūs varat redzēt, kā visu šo punktu uzkrāšanās rada pamatotu skepsi. Tomēr varbūt mēs šeit koncentrējamies uz nepareizo jautājumu. Varbūt interesantāks jautājums nav par to, vai uzbrukums notika, bet gan par to, kā Ukraina varētu uzbrukt Ziemeļkorejas raķešu programmai, uzbrukot vilcieniem. Sākumam konkrētais baumotais uzbrukums būtu grūti īstenojams. Dzelzceļa sliežu bombardēšana pati par sevi nav īpaši sarežģīta. Burtiski ir pieejami tūkstošiem kilometru sliežu, un nav iespējams visu šo teritoriju pastāvīgi uzraudzīt, jo īpaši tāpēc, ka liela tās daļa atrodas Krievijas dziļajos mežos. Dienīgais sarežģījums šajā daļā ir operatīvo darbinieku nogādāšana reģionā, bet mēs jau zinām, ka viņi atrodas valstī, ņemot vērā sabotāžas operācijas, kas notikušas citur. Grūtākais ir iekļūt Krievijā, nevis pārvietoties, kad esi jau iekšā. Tāpēc var droši secināt, ka Ukrainai ir draugi visur Krievijas federācijā. Turklāt, jo tālāk nonāc no Maskavas, jo mazāk vietējos interesē tas, kas notiek Kremļa politikā. Ukrainai nebūtu nepamatotei nolīgt neuzkrītošus palīgus valsts attālākajos reģionos. Un tam noteikti būtu sava poēzija. Kremļa vara jau gadiem ilgi faktiski izmanto austrumu reģionu iedzīvotājus kā algotņus. Arī nav īpaši grūti saskaņot sprādziena laiku ar tuvojošos vilcienu. Tev burtiski vajag tikai tālvadības detonatoru un veidu, kā novērot sliedes. Nospied pogu un viss. Mēs zinām, ka Ukraina ir laba šo lietu saskaņošanā pa daudz sarežģītākās operācijās. Atcerieties, ka vispostošākais uzbrukums Krīmas tiltam bija saskaņots tā, lai kravas automašīna uzsprāgtu brīdī, kad tā atradās blakus degvielas vilcienam uz paralēlā tilta, tādējādi aizdedzinot degvielu un radot vēl lielākus postījumus. Stacionāra bumba pret kustīgu vilcienu ir daudz vienkāršāka operācija. Man arī jāuzsver vilciena loma šajā stratēģijā. Bieži vien pastāv kļūdains priekšstats, ka sabotēta dzelzceļa līnija ir milzīgs loģistikas murgs mērķim. Tas var būt, bet ja viss, ko jūs darāt, ir uzspridzināt kādu sliežu ceļa posmu, remonts aizņem tikai dažas stundas. Patiesībā, ņemot vērā atrašanās vietu, remonta brigādēm varētu aizņemt ilgāku laiku nokļūt notikuma vietā nekā pašam remontam. Tāpēc ir tik svarīgi trāpīt lielam vilcienam. Mērķis ir izsist vilcienu no sliedēm un sagāzt to pāri sliedēm. Veiksme šeit nozīmē vairāk nekā tikai pāris stundas ilgu pagaidu remontu. Tas nozīmē nopietnu nojaukšanas operāciju. Katru komponenti ir jāvelk vai jāpaceļ nost no dzelzceļa līnijas. Tikai tad dzelzceļa brigādes var ķerties pie vieglākās daļas. Tomēr nav garantijas, ka tās aizkavēs mērķobjektu vairāk nekā par dažām dienām līdz nedēļai. Svarīgākais, kas jāatceras, ir tas, ka, lai vilcieni atkal varētu kursēt, nav nepieciešama pilnīga teritorijas sakopšana. Pārējo sakopšanas darbu var paveikt, kamēr vilcieni brauc pa jaunajiem sliedēm. Un, ņemot vērā, ka karš turpinās, var iedomāties, ka Krievija neiebildīs pret dažu drošības noteikumu apiešanu. Ja jūs patiešām vēlētos palēnināt Krievijas loģistiku, tad jūs domātu par tilta bombardēšanu. Protams, ir pieejamas vairākas iespējas. Bet kā mēs esam redzējuši Krimā, mazus tiltus var ātri salabot, un lielus tiltus ir grūti pilnībā iznīcināt. Tāpēc uzmanība tiek pievērsta tam, lai bombardētu jebkuru sliežu daļu, kad pa tām brauc vilciens. Patiesībā Ukraina apgalvoja, ka ir veikusi šādu uzbrukumu, lai gan ar daudz mazāku publicitāti, pagājušā gada novembrī, aptuveni tajā pašā tālo austrumu vietā, kur, kā tiek ziņots, notika operācija pagājušajā piekdienā. Jūs skatāties video materiālu, ko Ukraina ir publicējusi, lai parādītu šo uzbrukumu. Bet ņemiet vērā, ka tas ir vilciens. Tas nebija konkrēts vilciens, kas būtu pilns ar Ziemeļkorejas ieročiem, un šķiet, ka pēc tam ar šo dzelzceļa līniju nebija nekādu ilgtermiņa problēmu. Tāpēc šodien ir īpaši svarīgi mēģināt iznīcināt pašas raķetes. Patiesībā trāpīt konkrētam vilcienam, turklāt vilcienam, kas nāk no Ziemeļkorejas, ir daudz grūtāks uzdevums. Jums būtu jāzina, ka vilciens ir iekrauts un drīz šķērsos robežu.
Kā jūs zinātu, ka tāds vilciens gatavojas izbraukt? Labākais veids būtu klausīties diskusijas, kas notiek Maskavā. Ukrainai varētu būt kāds savs cilvēks iekšienē, kas nodod šo informāciju. Alternatīvi, tas ir labs uzdevums radioelektroniskajai izlūkošanai, un Amerikas Savienotās valstis šajā ziņā ir dominējušas pār Krieviju jau kopš iebrukuma sākuma. Patiesi, šķiet, ka tieši tāpēc Amerikas Savienotās valstis bija tik pārliecinātas, ka iebrukums vispār notiks. Tā kā ASV izlūkdienesti joprojām sadarbojas ar Ukrainu, tas varētu būt daļa no regulāriem ziņojumiem, kas tiek apmainīti starp pusēm. Tad mēs varam apskatīt vienādojuma otru pusi – Koreja. Dienvidkorejai acīm redzami ir cilvēki, kas cenšas iefiltrēties Phenjanas izlūkošanas tīklā, un tas ir nedaudz vieglāk gan valodas, gan kultūras ziņā nekā Ukrainai mēģināt to pašu. No vienas puses Seulā nebūs īpaši bēdīga, redzot, ka balistiskās raķetes pamet pussalu. Tomēr atceries, ka Ziemeļkoreja to dara savas ekonomiskā labuma dēļ. Ieguvums. Un ilgtermiņā Dienvidkoreja vēlētos, lai Krievija uzskatītu Ziemeļkoreju par neusticamu partneri. Tātad ir iespējams, ka Dienvidkorejas izlūkdienesti varētu nodot informāciju Ukrainai. Tas varētu sašaurināt laika logu līdz pāris stundām. No turienes jūs varētu novietot novērotāju mērķa vietas priekšā, lai uzraudzītu caurbraucošos vilcienus, pagaidīt, līdz var atzīmēt pareizo, un tad nodot signālu detonācijas komandai. Alternatīva ir reāla laika izsakošana ar satelītu novērošanu. Būtībā tikai Amerikas Savienotās valstis ir spējīgas to izdarīt. Centrālā izlūkošanas pārvalde un Pentagons jau vēro Ziemeļkoreju, un varētu domāt, ka vilciens, kas tiek piekrauts ar kaudzi balistisko raķešu, piesaistītu lielu uzmanību. Pie velna. Ņemot vērā visas baumas par Ziemeļkorejas palīdzību Krievijai, ir iespējams, ka novērošana atrastu vilcienu vēl pirms signāla izlūkošana tiktu brīdināta. Un, lai lietas padarītu vienkāršākas, Ziemeļkorejai un Krievijai ir tikai iepriekš minētā sauszemes robeža, kuru šķir 600 metrus garš dzelzceļa tilts. Vērojiet tiltu, un jūs redzēsiet jebkuru ar raķetēm piekrautu vilcienu, kas tur brauc cauri. No turienes atliek tikai pārsūtīt ziņojumus Ukrainas komandai. Tātad jā, šis būtu ticams veids, kā risināt šo problēmu. Ukraina apgalvo, ka jau iepriekš ir darījusi ko līdzīgu. Vienīgā atšķirība ir uzbrukuma laika saskaņošana, lai trāpītu konkrētam vilcienam, kas ir tikai nedaudz grūtāk nekā iepriekš. Vai Ukraina to jau ir izdarījusi vai drīz darīs, tas jau ir ārpus manas kompetences. Tikmēr tas, kas ir manas kompetences robežās, ir rakstīt izcilas grāmatas par kara sākumu. Tas būtībā ir mana sevi cienošā akadēmiskā alter ego darba apraksts. Apskati video aprakstu, lai uzzinātu vairāk par tām. Ja tev patika šodienas video, lūdzu nospied patīk, dalies un abonē kanālu, un tiekamies rīt. Visu labu!